Čau, čau! Tā, nu, ir ēterā. Bieži gan nes, bet tad, kad ir, tad ir. Tā, Volvo. Kāpēc izbeidzās Volvo? Kāpēc burnauts bija tik īss? Nu, tam visam iemesls ir pa lielam viens. Steiga. Kodiem 9 no rīta vai 10 es tikai dzinēju atvedu, kas bija daudz maz ok. Un, nu, pusdivās pa nakti. Viņš bija atkal salikts mašīnā un idejiski braucams. Un bija viena problēma ar to, kas, nu, respektīvi, to, ka vienkārši laika trūkums ir. Reāli laika trūkums un nebija laika notestēt, pārbaudīt visu un tā tālāk. Tātad, kas ir noticies, ir, kas nevilkšu baigi garumā, noliecās klaņi. Šeit mums ir, teiksim tā, veselīgs 1.9 bloks. Nu, tiesgan, ka viņš ir nokauts, bet viņam nav noticies tas, kas ir noticies ar Volvo dzinēju. Šeit mēs redzam virzuļu lien ārā. Bišķīt. Un jūs apstīties, kas ar Volvo ir. Volvo ir cita problēma. Viņam virzuļi nelien ārā. Niku, šis virzulis ir zemāk pa to. Un arī pagriezīs. Un reku vidējie virzuļi. Nu, te arī. Te viņi ārā nelien. Nu, kroči, overboosts. Noliec klaņas. Jo man bija spiediena regulātoram trubiņa pušu. Nezinu, kādā veidā viņi nokniebās, bet nu gan jau, ka tā, ka vienkārši tup laiks nebija. Un jā, vēl kas ir. Jūs gan jau, ka zinat, nu, tie, kas zina, tie zina, kas šis tāds pa sūkni. Mercedes, tas ir dīzel mekens. Joprojām Volviķi vēl stāv, tas pats 1.9 dzinējs, bet tikai jau dīzel mekens sūkni, vēl tādiem upgradeiem. Iet labi. Kas saka sūdz pa Volvo? To es tikšu galā. To mēs tiks galā, bet tēma, šodienas tēma ir ļoti bieži sanāk atbildēt uz jautājumu, cik maksā uzbūvēt projektu. Nu, protams, rodās tur jautājums kādu un tā tālāk. Nu, teiksim 500 zirgi aptuveni un A4 izpildījumā. Tas nav tāpēc, ka es pats tādu vienu biju uzbūvējis. Tas nav tāpēc. Nu, teiksim tā, vienkārši šoreiz paņemsim tādu motoru kā 1.8 20 vārsti. Nu, tas tāds ļoti populārs dzinējs. Es nerunāšu tur pa savām idejām, ko es tur mūžīgi gribu izpildīt, kaut ko tādu, ko neviens nedara. Bet, nu, ņemsim tautas dzinēju, tādu pašu dzinēju kā 1.9 TDI, ko es tur drāžu patstāvīgi. Nu, tad tautā arī, kas saka, drāžu to 1.8 un ar labiem rezultātiem. Tā, es atbildēšu uz jautājumu reāli, ko tas dzīvē maksā. Lai cilvēki saprot, ka tas nav pa štuku iespējams. Pa 1000 tu var aizmirst. Nedabūs. 500, ne tuvu. Tas ir daudz vairāk. Tā kā jā, sāksim. Šitien es te tā lielam esmu uzmetis stāfels. Šito vēl neskatāmies. Šitais nav. Kas ir reāli vajadzīgs? Tā, lai baigi garais video nesanāktu, es saukšu vienkārši uzreiz pēc kārtas un kas par ko, kāpēc. Nu, ņemsim, rādām koks būs 22 atslēgi. Šoreiz gan tas nav koks, bet kaut kāds dzelzs. Tā, kulers 160.
Tas ir liels kūlers, ar kur varētu nobarot 500 zirgus droši. Kūlerim trubas, plus mīnus 150 eiro, silikona trubas, savilcēji, vēl jāizdomā, kas ir jādara šitām te metāla rorēm, izmantojam alumīniju, ņeržu, tas būtu 150, tas tā, teiksim tā. Blovovs 80 lētā Ķīna, Westgates, šitais TF-Mix 150 eiro, droši vien kaut kādas 60, kaut ko tādu, jā. Neatceros precīzi izmērus, bet fakts kā tāds. Nākošais, taisnā rore, bunduļi, melnā metāla izpildījumā. Teiksim, pilnīgi taisno rori, kaut kādu bunduli, tā lai tev, kas saka, uz ielas uzreiz neizplēš apskat ārā. Vismaz 250 eiro. Es runāju par materiāliem pagaidām. Un sorry, jā, par manu skaisto rokrakstu. Tās viņš man ir. Un viņš nemainīsies. Viņš tāds arī paliks. Nākošais ir iespēja to visu, protams, ņeržā. Ņerža plus mīnus 600 eiro. Rēķini, ja mēs liekam ņeržu, tad tas uzreiz aiziet rātā. Cenas ir, protams, aptuveni, tas nav precīzi. Varbūt plusā, varbūt mīnusā. Biežāk jau ir plusā. Degvielas sūknis 160, šitanī te FCP lapusē. Tur var droši iet un pastīties, ka viņš maksā reāli 160 eiro. Es nerunāju pagaidām par Ķīnu, jo es Ķīnu vairs nelikšu, aftermarket es nelikšu nekādā gadījumā, jo, dēļ tā, es diezgan ietrinos uz stenda, aizbraucu pa veltu un vēl visādas figņas. Labi, ka dzinējs vēl paliek dzīvs. 160 eiro plus mīnus maksā kaut kāds normāls sūknis firmas, teiksim tā. Degvielas spiediena regulators ir vajadzīgs, Ķīnu arī nafig. Man liekas, tāda minimālā cena varētu būt tie 150 eiro. Degvielas līnijas ir jāpārvalk, teikšu rupi, hoķus ris, viņas ir jāpārvalk, plus mīnus 60 eiro, kaut kāds kaparors, gumiens, savilcēji, tādas lietas, ja vēl grib tur uz kaut kādiem krutākiem savilcējiem, bet presētiem galiem un tādām lietām, tad tas aizies jau daudz vairāk. Sprauslis uz 4 cilindriem plus mīnus 300 eiro. Kāpēc tik dārgi? Tāpēc, ka šitās te lietas sūknis, sprauslis, tās ir tās lietas, kur tu nedrīksti izlaist. Ķīnas sprauslis sūc ļoti bieži un degvielas sūkņi kaut kāda no-name, un tā tālāk, nekas labs, jo mēs negribam nokaut dzinēju. Kompis, es izvēlētos EcoMaster Black, foršs visādas opcijas ir, tādas lietas, 1100, jā, tik viņš maksā, bet, ja grib ar to auto braukt, nevis čakarēties, tad lūdzu, šis ir kompis. Vādi, lai kāds tev savilkt vādus no nulles, nevis kaut kādas sopeļas tur, kas saka oriģinālo provodku, tur mēģināt kaut ko darīt. Savalk no nulles, viss, kas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs, tas arī tur ir. Nav lieki gali, nav lieki savienojumi kaut kādi. Es vādus vilkt nemāku, nedaru, dodu citiem, kas to dara. Kādreiz es to darījis, savam auto ļoti nesmuki iznāca, bet funkcionāli. Sūdreiz šito es norīju. Radiators jauns, obligāti. Tu nezini, kas tev peld radiatorā iekšā. Teiksim, ja tev radiators tam A4 uz mīnus savus 20 gadus, viņš tur ir radiators, teiksim, dzīvojis apmēram. Ko tu vari gaidīt no viņa? Neko labi. Ieliec jaunu radiatoru. Ļoti labi strādā. Kaut vai tas pats, standarta radiators. Nebija nevainas, man nekarsēja, pa to Audi VR5 iet un visi ok. Radiatori jauni, obligāti. Visādi sensori, maps, temperatūras dačiki, viss ir jāsaliek jauns, lai tur nebūtu jautājumu.
Vēl viens sensors, redz, te summas no 50 uz 200 eiro apmēram. Tie ir sensori, kas ir ap motoru, un viens sensors vēl ir flex fuel sensors. Nu, tas ir tas, kas tev ļauj braukt uz 2 degvielām - spirts, benzīns. Un, ja tādu grib vēl, tad plus mīnus ap 200 eiro ir jārēķinās. Nākošais - klaņi, virzuļi. Virzuļi maksā 800 eiro, priekš tā 1.8 dzinēji, FCP 560 maksā klaņi. Tālāk, lai mums, kas saka, būtu jēga no viss tā, ka mums, teiksim tā, esam salikuši klaņus un virzuļus, un vēlamies varbūt tuvu 500 zirgiem sadalens. Sadalensī tas ir tas galvenais ingredients dzinējiem, kas paceļ jaudu. Vai tur ir turbo versija vai atmosfēra, tikai un vienīgi sadalens. Tas ir tas galvenais moments, no kur tu vari reāli dabūt ārā lielu jaudu. 600 eiro, grozies kā gribi, tā tas ir. Vārsti plus mīnus 25 eiro gabalā, jo mēs to motoru gribēsim griezt lielos apgriezienos. Vairāk nekā standarts, jo mums sadalens to atļaus darīt. Jo viņām būs jēga, kas saka, griezt to motoru augšā tikai dēļ tā, ka tās sadalens ļaus tam motoram elpot lielākos apgriezienos, vairāk apgriezieni, vairāk jaudas. Mums vajag 20 tādas. Rēķiniet paši. Tas ir diezgan liels piķis. Īstenībā 25 eiro, tas bija diezgan lēti pa vārstu. Un tur gan, protams, arī atšķīrās cenas, ieplūdi, izplūdi. 2 dažādi materiāli. Pie tiem vārstiem, pie lielākiem apgriezieniem, mums ir jāliek atspērs, stingrāks atspērs. 250 eiro. Labi, varam atstāt arī šitos te vecos tos sukāras sprostiņus, sauciet kā grib. Varam arī atstāt šitās te augšā tās cepurītes, kuras notur tos sprostiņus. Būs ok, neizjūgs. Motoram vajadzīgs blīvs, tur galvas blīve, tāda blīva, šitāda, tur tās blīvas ir dafigā. Jo mēs dzinēji taisam no pilnīgas nulles. Blīvis, blīvslēga un tā tālāk. Sotaks aptuveni. Labs turbo, plus mīnus, ja mēs runājam pa šitiem gultņu turbīnām, tie nebūs 600 eiro, tas ir 1000 eiro, bet mēs runājam pa bukšu turbīnu. Plus mīnus, labs turbo, apmēram 600 eiro. Izplūdes kolektors, 600. Kaut kas līdzīgs šitam, plus mīnus. Eļļa, filtri, antifrīz, visi tie šķidrumi, kas ir jālai dzinējā. Come on, tas viss maksā naudu, sotaks. Sajūg tur var kaut ko sagrabināt, nopēr kaut kādu ķoci, pasūt kaut kādu keramikas disku, un, teiksim tā, 500 zirgi jaudu var arī sabūvēt 400 eiro robežās aptuveni. Droši, var arī pasūtīt no eBay, varbūt arī gatavu un miers un bērziņš nepērties. Bet, ja patīk būvēt, un pašam to visu, kas saka, meklēt, lūdzu, 400 eiro varam iekļauties. Ieplūde, laba ieplūde, labi elpojoša ieplūde. 600 līdz 700 eiro kā minimums. Tā tas ir. Jo, tā ieplūde, kas ir standartā, es nesaku, ka viņi slikti. Mums vajag, kas saka, dabūt drošus, teiksim, 500 zirgus, nevis spiežot pēdējo sulārā, bet, kas saka, sapūšam, cik ir jāsapūš, un te mums viņi ir. Ieplūde arī, vajadzētu. Protams, uz ieplūdi jāliek droseli. Lielāka droseli, kas saka, kuru atbalsta ieplūdes kolektors. Un tā, nezinu, vai kāds kalkulātoru līdzi skaitīja vai nē. Es, protams, saliku visu uz tāfeles. Un beigās cipars ir 8710. Ceru, ka neesmu nokļūdījies.
tas ir cipars tikai tas, ko mums ir jādod, lai vispār kaut kas sāk kustēties. Mums pat vēl dzinējs nav palaists. Vēl viena lieta – regulēšana. Jābrauc regulēti. Tev vajadzīga vēl degviela uz regulēšanu. Mazums kaut kas notiek vēl pa ceļam, kaut kāda kaiseka, kaut kas izlien. Mums ne tūl tā summa, tā, kas tagad ir 8700 pietiek. Nepietiek, reāli nepietiek. Protams, mēs varam ekonomēt uz visu kaut ko, uz vārstiem, uz atsperēm, uz tādām lietām, tā tālāk. Bet, ja cilvēks man prasa, garais uztais man tādu, tad lūdzu, te rekuji saraksts tavam mazajam 1.8 dzinējam. Mēs nerunājam pa 5 cilindru, pa 6 cilindru vai V8 motoriem. Tur ir vispār kosmos. Bail iedomāties, negribu nemaz skaitīt. Tā kā, es ceru, ka es būšu sniedzis atbildi cilvēkiem par šīm te lietām, ko reāli maksā uztaisīt projektu. Nevajag aizmirst, ka mums ir vajadzīgs labs autiņš, laba ātrumkārba, labas puses. Un bez tā viss, tas, diemžēl, nekustās. Tā kā, nebrīnaties par tādu lietu, ka, ja kāds tur tavs kaimiņš, nezinu, vai draugs, vai čoms, vai kāds pazīstams būvē kaut kādu projektu, paiet gadi. Nekāds brīnums. Tas ir tas varbūt mani, kas saka, psihopātam, es gadu laikā to var izdarīt, dzīvojot garažā. Un tas cilvēks varbūt to dara vienreiz, vai divreiz, trīsreiz dzīvē. Viņš uzbūvē to auto, viņš ir apmierināts, viņš brauc gadiem, un viņš pa tiem izdevumiem viņam nav nejausmas, cik viņš reāli iztērējis. Jo parasti neviens neskaita līdzi. Ja skaita, tad, katru dienu tev paliek grūtāk skatīties uz to ciparu. Jo mašīna kā tāda, projekta mašīna, baigi paveicies, ja tu viņu var aizbraukt uz Rīgu apakaļ, Klaipēdu vai vēl neskur, un tev neplīst. Super, ideāli, varētu tev paspiest roku. Bet dzinējā un visā tam, kas ir apkārt ap dzinēju, ir visādi faktori, kas var iespaidot tavu braucienu, var saplīst. Šitais, jo ir ļoti daudz nepārbaudītas lietas. Tā kā, tā ir projekta būšana. Gribi taisi projektu, negribi, sakrāja piķi, nopērc, nezinu, kaut kādu šito tērēs Audi vai kādu citu. Tas būtībā maksās plus mīnus to pašu, ja ne vairāk. Tā kā, ja tu gribi, kas saka, individualitāti, lūdzu, taisi augšā projektu, būvē lēnām, un tev būs tavs auto, tavs būvēts. Un vīri nāks paspiesdīs tev roku, tu esi malacis, ka tādu tu esi uzbūvējis. Citiem tādām figņām nav laika nodarboties, bet viņš grib gāzt, viņš nopērk vienkārši gatavu. Kāpēc ne? Tā ir brīva izvēle katram, tā kā, neviens nav spiests tupēt garažā un kaut ko mēģināt izspiest un eksperimentēt. Un tā vēl viena lieta, kāpēc garais neko nedara, attiecībā par projektiem. Nav tā, ka nedara, bet man pašam vienīgais auto, kas ir palicies, ar kuru, kas varētu izplosīties, ir tikai Volvo. Volvo, tas ir tas burnāta aparāts, kas atkal ir nosprādzis. Vai viņš šodien es vairāk runāt īsti negribu, jo viņš man šo sezoni prasīs jau 4. dzinēju, 4 dzinēji. Pa daudz, ir pa daudz. Kaut kāda vienkārši neveiksmīga līnija, vai kā, sauc kā grib, bet 4 dzinēji nomainīt. Vēl jau viens ir iekšā, bet paspēs nomainīt. Volvo, es domāšu, ko es darīšu. Kas saka, comebacks uz burnautu nākošu gadu būs. Es tur būšu noteikti. Un, protams, ar kaut ko es pārsteigšu cilvēks. Katrā ziņā centīšos. Kaut gan no mans pārsteigums laikam gaidīt, tas jau laikam būtu normāli. Vienmēr iešājās kaut kādas trakas idejas galvā. Un ko tad, ja tik ir laiks un iespējas, jāīsteno? Uz jautājumu, kamdēļ es neko neesmu līdz šim sabūvējis, kas ir ielas auto,
ko braukt. Audi ir pārdots, tas veiksmīgi vizinās. Protams, tur bija kaut kāds ķipels visādām trubām un tā tālāk, bet tas ir, kas saka, sīkums. Tās ir tās lietas, pa ko es saku, viss kaut kas nav pārbaudīts. Un te reku ir. Bet, cilvēks ir apmierināts, cilvēks brauc un viss notiekās. Pārdevu viņu vienu iemeslu dēļ. Pēc 2 nedēļām es sapratu, ka man jau viņš ir apnicis. Teiksim tā, apnicis. Viņš jau iet, viņš tiešām lopā iet. Tā bija ātrākā mašīna vispār, kāda es braucu, sēdējis blakus vai pie stūres. Nav man bijuši ātrāks. 515 zirgi nav maz, tas ir daudz, un tas ir Quattro izpildījumā, tas ir vēl vairāk. Teiksim tā, ja salīdzina pakaļspiedziņu vai priekšpiedziņu. Tas ir krūti. Bet 2 nedēļas pagāja, un es sapratu, ka tas nav tas, ko es vēlos, jo, pirmajā braucienā man bija bail, spiest pedāli grīdā. Es to visu laiku darīju, nekad nelaidu vaļā. Ar domu, nomīz, nenomīz. Bet, protams, tas deva savu prieka devu, un tādam benzīna galvam kā es, tās ir tās narkotikas, ko tu visu laiku, savu vēnā pumpē iekšā. Tev vajag to pātrinājumu, tev vajag tās, emocijas, un, tu brīžiem var atvilkt vai kā, un tad tur viens pats sēd mašīnā un smaida. Tādi mēs cilvēki esam, kas atsevišķi grupa, kas barojās no šitādām lietām. Un Audi ir pārdots, un es darīšu kaut ko pavisam citu, teiksim tā, kas ir saistīts ar to, kam vispār viss tas ķūnings ir starts. Bez kā ir ļoti grūti kaut ko izdarīt. Es neteikšu vārdos, es te parādīšu pāris lietas, kas ir saistīts ar to. Tad, kas saka, miniet. Tam, kas uzminēs, kartupeļu medāls. Tā, reku, šitāds te stāv. Šitāds ir iegādāts. Gan jau, ka cilvēki zina, kas tāds ir. Šis ir diezgan monstrāls aparāts. Pagaidām beidzies bardaks, bet būs arī kārtība. Un tā vēl 2 šī tādi te brāļi. Tā kā minat, sakat, kāds ir jūsu domas, kas tālāk notiksies. Nekādu beigu ažiotāžu es te netaisos taisīt, bet uz jautājumu, ko es turpmāk taisos darīt, gan jau jūs radīsiet arī atbildi. Tā, tas tā, bet vēl viena lieta, šis gan nav manam auto, tas ir viens cilvēks palūdza, viņam uzbūvē kolektoru. Kolektors ir arī priekš 1.8 turbo. Viņš ir šādā te izpildījumā. Tur bija mums nekas liels nav. Ja es nemaldos, kaut kas līdzīgs kaut kādai Saab turbīnai. Cilvēkam nav, kas saka, psihopātisks idejas apgriezt pasauli savu mašīnu. Viņam vajag bišķīt upgrade. Neesmu redzējis veco kolektoru. Šis ir mans kolektors, mans būvēts. Es esmu izmantojis diezgan salīdzinoši mazu diametru trubu. Šeit iekšējais diametrs ir 28 mm, kas nāk no galvas ārā. Šeit bija 32, kaut kas tāds 32, 33. Kam dēļ roru, ko es varēju dabūt, ko reāli es vispār arī mēģināju, uz pasūtījumu dabūt 33 iekšējo, 32 laikam. Nav, no melnā metāla nav. Aņēržu, tas nav mans lauciņš, es ar šitiem te darbojos. Melnajiem bleķiem, 3 biezumā, un līdz šim
nekādas baigās problēmas, ja viņi nav bijuši. Plaisas nav, samesties īsti tā kā nemetās, to viss ir kārtībā. Lai es, teiksim, uzliktu, neliktu uz tādu, ka, teiksim, tā sašaurinājumu no 32 uz 28, man nebija varianti, man bija tā jādara, uz sašaurinājumu jāpāriet, jo tas ir ļoti daudz labāk nekā, teiksim, tas uzzīmēšu. Šeit mēs redzam, teiksim, tā te ir izplūdes kanāls, šitien galva beidzās, un te mums, te būs špiļks, te mums ir kolektors skrūvējās klāt. Ja mēs pieņemsim skrūvējam virsū, un, teiksim tā, mums pieejamais materiāls ir nākošais no 28 ir 30, man liekas 38, tā arī bija iekšējais diametrs. Mēs pieskrūvējam flanci, un reku mums ir, teiksim tā, tas kolektors sākās. Kas te notiek? Šeit no mums izplūdes kanāla, skrien dūms lielā ātrumā ar liesmu un vispārējo. Un šitien te, tā kā viņš skrien ārā pa teieni, kas te notiek no šaurāku uz lielāku, mums te veidojās šitā te. Tā tam idejiski vajadzētu arī, kas saka, izskatīties dabā, ka tā plūsma, šeit mums ir ātrums liels, un šitien mums ātrums pazūd līdz ar to, ka viņš pār pa kanti skrien, un tur tās dūmgāzes, teiksim tā, lielākā laukumā viņas sāk bremzēties un neskrien ar tādu ātrumu vairāk. Kā šitien te izplūdes kanālā, kas ir galvā. Ja šeit būtu izvīlēts 38 diametrs, nekādas problēmas, viss notiek tā, kā notiek, jo galva, teiksim, tā ir pielāgota pie izplūdes kolektora. 38, sāksim ar to, ka 38 diametrs, tas ir mežonīgi liels diametrs. Mums šeit ir plus mīnus 300 zirgi jautājums tam auto. 38 diametrs šeit nav vajadzīgs, pilnīgi un galīgi. Tas būtu pa lielu, bet, redz, šī gadījumā mums ir galva, un šeit mums ir neliels sašaurinājums. Kas te notiek? Te dūmgāzes skrien ātri, šitien te viņas sāk pātrināt vēl savu ātrumu, bet viņas nestrādā kā restruktors. Jo, kas saka, gāzes tiek cauri, un pa tiem 28 milimetriem droši var dabūt cauri visus savus 400 zirgus uz 4 podiem. Tam tā vajadzētu būt, tam tā vajadzētu visam strādāt, un ko mēs vēl te iegūstam ar to, ka mums ir neliels sašaurinājums, mums ir ātrāks spulls, protams, ne, kas saka, mežonīgi, bet šeit mēs spullu pazaudējam, šitais mums neder, šitien mēs, teiksim tā, vinējam. Šitien mums būtu vajadzētu sanākt ātrākam spullam. Tas viss ir, kas saka, teorija, bet kas reāli dabā tā arī strādā. Tā kā, ja ir iespējas dabūt tieši tādu pašu kā izplūdes kanāls, viss gerai, liekam virsū, viss strādās, un būs krūti, bet ar šitādu te kanti, pakāpienu, kritienu, sauc kā grib, mums tas nav vajadzīgs. Tas ir viss tas plūsmas efekts, un ne jau pa velti lieli vīri ar lieliem brandiem, nosaukumiem, tos kolektors tirgo plus mīnus pa 1000 eiro. Tā kā, jā, tā tas maksā, jo viņi ir gadiem centušies, meklējuši labākos variantus, izpildījumus, un gadiem ejot uz priekšu, viņiem ir arvien jauna prece, arvien jaunāka un jaunāka prece, labāka, jo, es saku, ar laiku mēs mācamies. Tāpatām es arī. Ko? Uztaisīsim, teiksim tā, plūsmas teistu. Gan, ka šoreiz nebūs papīrīti, te mēs izmantosim deglu. Tūlītās kaut kā izdomāšu, kā
kameru nostiprināt. Tā, būs grūti. Tā, tūlīt. Un tā viss strādā. Kameras turēja zobos. Nu, jūs domu sapratāt. Šitien gan šinīs vietās, tā kā spūdi brīžiem likās tā kā apakai pūš, bet nu ņemam vērā, ka mums pa šeien te tā pūš ārā un te bišķīt plūsma veidojās. Tas viss strādā. Kolektors ir, teiksim tā, 1 centimetri jautājumā turp šurp pilnīgi vienādu garumu. Nu, teiksim, gandrīz arī simetrisks ir sanācis, plus mīnus. Reku, tā ir, kas saka, mana fīča, ko es daru. Citi dara savādāk, bet tā es iegūstu plūsmu. Reku, kā var redzēt, kādi man tie kanāli. Jo, nu, teiksim tā, vienkārši nogriezt trubu, uzsviest virsū plūsma nebūs. Ne tikai šitie te garumi svarīgi, bet arī tā paša rīkle, un šitiem mums arī katrā ziņā visām trubām ejot kopā, mums ir sašaurinājums. Te viņš sašaurinās un skrien turbīnā iekšā, un tad nu, mēs iegūstam attiecīgi rezultātu. Tā kā tā, pazuds neesmu, darbojos, sorry par tik garu video, jā, nu jau ir 32 minūtes, bet nu, cerams, ka informācija bija noderīga. Tiem, kas skatīsies, es arī cerams, ka būšu sniedzis atbildi, ko reāli maksā projekts. Iet runa par turbo projektu. Kārtīgs turbo projekts. Ja mēs runājam tur par tādu, kas saka budžetu, chip tunings un tā tālāk, tas ir savādāk, ja mēs tur neiejaucamies dzinējā. Bet līdz ko mēs gribam daudz, mums ir daudz jāmaksā. Un plus mīnus, nezinu. Žēl, ka nav tāds kalkulators. Varbūt arī ir. Nu, plus mīnus gan jau, ka viens zirgs arī maksā 100 eiro kā minimums. Tā kā jā, padomājiet. Ot tā, davai, būvējam un darbojamies. Davai, čau visiem!